14. jautājums. Sāksim ar kontekstu, kur es neizmantoju otrajā terminālī. Tātad, you're asked to find out following information about this cluster, un es esmu te kontekstā. How many control flow... Ok, es domāju, iesim jautājumu pēc jautājumu. Lūk, ir pateikts, ka šai te failā, un tagad beidzot izmantosim šo te kontekstu, ir jāuzraksta atbildes uz jautājumiem. Cluster info. Tur būs 1., 2., 3. un tā tālāk. How many control plane nodes are available? Tas ir vienkārši, tātad get nodes. Un mēs redzam vienu control, 2 node. Tātad viena control plane. How many worker nodes? To mēs tikko redzējām. Tātad 2, 2, 3. What is the service CIDR? CIDR ir kaut kāds range. Un paskatīsimies. To varētu paņemt, piemēram, no API servera konfigurācijas. Lai to vispār varētu ieraudzīt, tad vispirms ir jātiek klātai konfigurācijai, kas mums dzīvo status name roles age. Tā. Kāds tad ir host names? Mēģināsim šo te. Aha, tas strādā. Esam iekšā control plēnā. Tātad visi manifesti mums atrodas etc, Kubernetes, manifests, paņemsim šeit Cube API serveri, un tur iekšā meklēsim informāciju par range, paņemsim 2 rindas pirms, tas ir pēc, 2 rindas pirms, 2 pēc. Ko mēs redzam? Account key, un šis ir CIDRs. Ok. Tas ir done. Tālāk, 4. Which networking or CNI plugin is configured and where is its config file? Parasti, labi. It kā vienkārša atbilde būtu paņemt, piemēram, kget pods un, teiksim, namespace cube system un skatīties, ko mēs tur redzam. Te mums ir core DNS un te mums ir Weave. Nu, it kā Weave ir pareizā atbilde. Ok, izmantojam to. Bet te ir prasīts, and where is its config file? Tātad, kur glabājas visi konfigi? etc, CNI, pāris lietas ir jāiegaumē. Tātad sākam ar cat, tas, protams, ir uz control plane atkal. Cat, etc, CNI, tur by default glabājās šī informācija, then view conf list. Ko mēs šeit ieraudzīsim? Tas ir vienīgais fails tajā direktorijā, so easy. Un mums ir rakstīts name view, type viewnet. Un viss, ko mums vajag, ir šis te fails, copy. Opa, kas notika? Copy. Paste. Jā. Un 5. Which suffix will static pods have that run on cluster 1, node 1? Tātad, ja es uz šīs te nodes ieietu etc manifestos un uztaisītu tur podu, tas iegūtu
nosaukumu ar safiksu no tās nodes. Caur svītriņu gan. Un viss, tās ir pareizās atbildes. Tīri eksperimenta pēc. K8 terminal. Nu jā. Izvedam failu. Gatavs.